Vai mēs varētu sākt, lūdzu? Mēs būsim tikuši beidzot pie diskusijām par saturu, par ko jau pirmajā daļā ļoti gribējās runāt. Un nosacīti būs šai diskusijai tā kā divas daļas vai divi jautājumi, ko mēs gribam apspriest. Viens, kā stiprināt nacionālā vai vietējā satura ražošanu, kā stiprināt vietējo industriju, un otrs ir, kā televīziju operatoru piedāvājumā iekļaut pēc iespējas daudzpusīgāku, kvalitatīvāku piedāvājumu, lai tiktu apmierinātas dažādu sabiedrības daļu vēlmes. Bet sāksim mēs šo diskusiju ar ieskatu mūsu kaimiņu valsts Igaunijas pieredzē, kā viņi šo jautājumu regulē, un par to pastāstīs Mapping Digital Media Igaunijas ziņojuma galvenais pētnieks Urmas Loits. Un es uzreiz arī iepazīstināšu ar pārējiem šīs diskusijas vai paneļa dalībniekiem. Es neredzu. Tātad Latvijas ziņojuma autors Jānis Juzepovičs, jauno studentu organizācijas pārstāve Nika Aleksejeva, MTG televīzijas kanālu direktore Baiba Zūzena, Kristaps Petersons, cilvēks, kurš ir strādājis televīzijas industrijā un savā ziņā šobrīd arī nodarbojās ar satura ražošanu, tikai savā privātā biznesā un drusciņ citā specifiskā sfērā. Un mums joprojām ir arī Neplu pārstāve Aija Dulevska. Vārds Urmasam, lūdzu. Floor is yours. Does it work? Yes. I would like to comfort the audience that I'm the only Estonian guy here, so you will have the Latvian discussion afterwards. And I would like to thank everybody for taking interest in Estonian report and inviting me to speak about it. The funny thing about the Estonian report is that we have been writing it almost for 2 years, and it has still yet not released in the process of editing, but the Facebook said it will come soon. So I can tell you almost anything, and I'll try to be brief within the scheduled 10 minutes. The topic in English was provided Estonian experience in ensuring public interest in digital television services. I know only a couple of words of Latvian, but I'm not going to tell about Maksas Kanali only, which has been written here. The terrestrial digital turn took place some 3 years ago, almost at the same time with Latvia, and it was completed in full and at once. It actually affected 13.5% of inhabitants, as over a third were already digitized either with satellite set-top boxes or IPTV. And this turn did not concern cable either, which is still now switching over to digital. And the digital terrestrial broadcasting was promoted with growth of available free-to-air channels and arriving investments. And everybody was expecting for that too. And we got some new channels at first. But Colorsport went bankrupt, and all channels set up by large commercial companies, Channel 2 and TV3, finally ended up behind the paywall. And the capital city, Tallinn, launched its free-to-air TV, a national one, by the way, but it is a different story. Should the municipality go in for
there also is a background story behind the Channel 12, Channel 11 and TV6 going for pay. They claimed that the terrestrial watchers were not their audience to spend money on for transmission when they could get money being paid by cable and other pay networks. There is a terrestrial pay network, Zoom TV, also the IPTV by Elion, which is a telephony company. The transmission company Levira has been a pain for all broadcasters. It has had nice profits during the recession, while the content providers bore losses. Even the large Channel 2 and TV3 threatened to retreat from the free-to-air transmission as the cable companies refused to pay for relaying for their free-to-air programs. Now, after some argument, it has been settled and all the cable companies pay also to the free-to-air commercial channels. Levira was declared a company with dominant market power, and the large broadcasters, including the public service broadcaster, are suing the overpaid service fees back. Let's see how does it work. So there are still options to terrestrially make TV, but not so many volunteers to do it. The main aspect for digitalization was the digital dividend for free frequencies for new generations of data communication services. And the real optional digital services are still missing. There isn't even translation by voiceovers or subtitles, not speaking about split screen or background on-demand content linked to the main program, or even the chance to skip advertising. There are options to record the programs, but this is more the business of the IPTV and some digital cable networks rather than for terrestrial programs. How to get these services? Estonia has had ultra-liberal media policy, not to say that there hasn't been any. The sitting Minister of Culture has claimed that there is no need for any content regulation for television, especially when there are more vacant channels than filled in with the content. The European Union Framework 7 project on media policy, Mediadem, you can see the logo, in which Estonia was also involved, studied these issues a bit and found out that policy is often seen as a bunch of restrictions and not as defining public expectations. And for Estonia, the Mediadem came out with recommendations which we can rephrase that we might regulate media input rather than output. So far we tend to regulate output, but state assistance may be needed to maintain quality journalism for supporting democracy, especially under the global crisis of news media's business models, which are collapsing. Watching television goes still very much in the old-fashioned way in Estonia. 85% watch TV every day or almost every day. And only 23% of internet users use smartphones going online and 10% use tablets going online. So we cannot expect any higher TV consumption with mobile devices either. But of course, the new generation is coming soon, and to talk about TV watching, the average TV watching time is some 4 hours daily, and the Russian speakers watch TV more than Estonians do. Just to get some kind of imagination. Interesting trend, when all televisions
have lost their audiences, mainly due to fragmentation of the market. The public service ETV and also ETV2 have gained watchers. And in January 2013, ETV was the channel with the highest daily reach. The PBK has went down, and many of the internationally produced channels like Fox Life or National Geographic or even local niche channels stay with the daily reach below 1%. PBK is higher, of course. And just briefly to touch upon the different differences between Estonian and Russian TV consumption, the most watched channels among Estonians are the least watched among Russian speakers and vice versa. I think it is not a surprise for Latvia. So here you can see Estonians are marked with red and Russians with blue. And this is the number of viewers watching the channel at least for 3 times a week. So the relevance of a Russian channel by the public service broadcaster has been under discussion for several times, especially after some crisis, like the riot against the bronze soldier removal. But it has always come clear that it would be beyond economic capabilities. To keep the audience, there should be a full-length program, but it needs to compete with channels produced in Moscow. The other options are more affordable, but few people tune in for some 30 minutes only. The news in Russian on the public service broadcaster is more watched by Estonians than local Russian speakers. And the CEO of the public service broadcaster says that there is no reason to believe that from the state budget there would emerge financing for a channel in Russian. Thus, the public service broadcaster rather puts stakes on Radio 4, most listened radio in Russian language in Estonia, and the online news services. When coming to public broadcasting, it ceased to air advertising as of 1st of July 2002. And after that, they retargeted their audiences, and they started mainly catering for opinion leaders with higher education. Actually, not catering them, but trying to achieve the influence on them. And actually, it has achieved for some 5 percentage points higher reach among higher educated people than for average. After dramatic drop of ratings in 1990s, there has been a slight decline in ratings also since 2000. But there was a sudden pop-up which emerged last year for some months, and now it's quite an uptrend, as I described earlier, as well for January this year. The data of February hasn't been yet released. And the second round of economic recession produced public need for real-life interpretations more than entertainment. So we can say that the somewhat passionately phrased aim in the developing plan of the public broadcaster to shape civic society by framing the public discussion field has been achieved. It has been quite a phenomenon. Even the media policy conference in December I was referring to
experienced windfall interest and participation. It means that audience, the society, has to be ready to receive the messages which are beyond just entertainment. As you can see, the composition of the public service programming diverges from that of the commercial channels, especially regards to proportions of Estonian and US-originated audiovisual works. Large commercial channels also try to produce original Estonian content to keep the audience, but it is often light and cheap entertainment. But I guess I haven't all in all seen so many domestic feature serials on TV than now. So we can say that 10 years of distinct programming strategy finally has paid back. But how many of us would wait so long, especially when the planning is in 3-year periods and financing is allocated annually? 10 years is way too much. Another miracle, so to say, was launching ETV2, the daily share of which is now 3.6%. It has been done without any substantial financing, to a large extent relying on the wonderful TV archives. First it was just a children's channel with some Russian shows. Now there are also old gold items and also reruns from the first ETV channel, including those which have been added the Russian subtitles. The sister channels of Channel 2 and TV3 are also catering reruns and very old seasons of different serials, but their share has remained at 2% or even below. And drawing up some conclusions, digitalization itself does not produce content. The human factor is still relevant. Finnish public company, broadcasting company Yle provides automated voiceover for those who are have disabled seeing, but it does not help with producing programs. Supportive and not intervening media policy is needed, not only by the state, but there are several actors, including private actors, for shaping the policy. And the question standing right now would be how to maintain professional journalism under the crisis of news media's business model, on the occasion of overabundance of information and marketing communication. My claim would be that public broadcasting is sustainable when well focused on intellectual audiences. I do not mean only intellectual elites, but also all the people who like to think about the life. And also, audience targeting strategies may start working only in a long-term perspective, and we need patience for that, even maybe for 10 years. Thanks. Thank you. Paldies igauņu kolēģiem. Tagad, lai mums raitāk diskusija turpmāk notikas, uzreiz gribētu lūgt Jānim Juzefovičam, kurš ir daudz pētījumus veicis par mēdījiem Latvijā, raksturot, kāds ir tas televīziju saturiskais piedāvājums šobrīd Latvijā. Kāda ir tā situācija? Atgriežoties pie pārējas no analogās uz digitālo apraidi, daļai izskanēja arī šis secinājums iepriekšējā panelī, un es domāju, ka mēs redzam joprojām tās sekas mūsu televīzijas ekrānos arī šodien, ir, ka digitalizācija atstāja negatīvu iespaidu uz vietējā satura ražotāju. Un tas
būs labi, ja? Tas ir tas būtiskākais secinājums no pētījuma, proti, ka digitalizācija atstāja tādu būtisku negatīvu ieteikumu uz vietējā satura ražotājiem, un būtiski ir atzīmēt, ka tas bija ne tikai laiks ar ekonomisko lejupslīdi, bet arī laiks, kad Latvijas sabiedriskā televīzija atradās vairākus gadus savā zemākajā stagnācijas posmā pēdējo 20 gadu laikā. Un tas, kas ir šodien redzams televīzijas ekrānos, tās joprojām ir konsekvences tam posmam, tiem procesiem, ko mēs piedzīvojām šeit Latvijā pēdējos 5 gados. Un, ja man jāraksturo īsi kopējais satura piedāvājums šobrīd ir vājš gan kvantitatīvos rādītājos, gan arī kvalitatīvos rādītājos. Tad var secināt, ka šobrīd komersantiem nav izdevīgi ražot un raidīt vietējo saturu, ka daudz lielāks bizness ir retranslēt citu valstu kanālus. Ko darīt, lai turpmāk tā nebūtu, lai tie spēles noteikumi būtu labvēlīgāki vietējā satura ražotājiem? Es domāju, ka šeit stāsts nav tikai, nav tieši par kanālu retranslēšanu salīdzinājumā ar vietēju satura ražošanu, jo tātad visu vietēji veidoto kanālu saturs sastāv daļai gan no vietēji ražotiem, gan no pirktiem produktiem. Un neapšaubām vietēji ražot produktus tīri ekonomiski nav izdevīgi, tādēļ, ka 1 stundas ražošanas izmaksas ir no 5 līdz 10 reizēm lielākas nekā jebkuram pirktam produktam. Protams, tā pašā laikā ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi Latvijas tirgū, mums ir jārada unikāls produkts, jo nosacīti amerikāņu vai Krievijā ražotu seriālu var iegādāties jebkurš, kamēr produktu, ko mēs ražojam paši, viņš ir unikāls un, protams, viņš piesaista auditoriju. Jāatzīst, ka mēs šobrīd neražojam tik daudz vietēji ražotas produktus, cik mēs vēlētos, ļoti tālu no tā. Un lielā mērā tas ir saistīts ar visiem jau pirmajā panelī runātajiem faktoriem. Tātad digitalizācija iekrita vissliktākajā brīdī, kas varēja būt, tātad vienlaicīgi ar krīzi. Reklāmas tirgus samazinājās, nacionāliem kanāliem nebija iespējas gūt jebkādas papildus ieņēmumus, izņemot reklāmu. Un jā, te mēs esam. Ko ar to varētu darīt? Tas ir jautājums. Tātad, kā jau minēts, viens papildus jauns ieņēmumu meids varētu būt šie abonentu maksājumi no skatītājiem, kas mums, protams, palīdzētu. Otrs arī jau šodien iezīmētais, tātad iespēja piedalīties sabiedriskā pasūtījuma apgūšanā. Pie tam šajā es saskatu ne tikai kā atbalstu komercmēdījiem, lai viņi spētu kļūt spēcīgāki, bet arī es domāju, ka atrodot veselīgu balansu starp to, ka sabiedrisko mēdīju sabiedrisko pasūtījumu varētu realizēt gan sabiedriskie mēdīji, gan arī komercmēdīji, ka tas ieguvums sabiedrībai, šis sabiedriskais pasūtījums varētu tikt realizēts, vēl efektīvāk iespējams. Šeit var būt, līdzīgi kā šobrīd ir tātad runājot par priekšvēlēšanu laiku, tātad kā radīt produktus, lai tie sasniegtu visplašāko auditoriju, vai kurā kanālā visefektīvāk var sasniegt kaut kādu konkrētu auditoriju, vai tā būtu, pieņemsim, krieviski runājošā auditorijas daļa, vai bērni, vai jebkāda griezuma, ko mēs varētu iedomāties. Paldies. Es saprotu, ka šobrīd jums ir pienākums saražot katrā kanālā 21% vietējā satura, bet šis pienākums jums ir tikai līdz šī gada beigām? Tātad ir arī likumā noteikts apjoms. Jāsaka, ka patreizējais saražotā vietēji ražoto raidījumu apjoms ir tuvu maksimumam, ko mēs varam atļauties tīri no finansiālā viedokļa, bet mūsu plānos nav to samazināt. Arī beidzoties konkurences padomes noteiktajam periodam, mūsu mērķis ir to palielināt. Jautājums, mēs meklējam veidus, kā to realizēt. Un jāsaka, ka pēc LNT grupas, pēc apvienošanās ar LNT grupu, mēs esam arī
diezgan lielā mērā efektivizējuši savu ražošanas sistēmu, tādā veidā samazinot kopējo ražošanas, apvienojot bāzes, mēs spējam ražot efektīvāk, sekojuši. Tas ir arī bijis iemesls, kāpēc mēs spējam palielināt. Nedaudz, bet tomēr palielināt vietēju ražoto apjomu. Paldies. Kristap, kāda ir tava pieredze? Kas nepieciešams, lai varētu nacionālā industrija spēt ražot interesantu, kvalitatīvu, pievilcīgu saturu skatītājiem? Paldies, Anita. Vispār, pirms es atbildu uz to jautājumu, varbūt izstāstīšu, ar ko es nodarbojos, lai skaidrs vispār, kāpēc es te esmu. Pēc žurnālistikas es sāku apkalpot dažādas kompānijas, tā kā komerc kompānijas, klientus, veidojot viņiem unikālu saturu. Un tas, kā teiksim, pēdējo 2 gadu laikā es sevi esmu izslīpējis, ir, es varētu saukt sevi par tādu kā tulku. Proti, jūs noteikti esat redzējuši tādas banku izdotas lielas grāmatas, sauc viņas par pārskatiem, un tur ir cipars aiz cipara, neviens neko nevar saprast. Un tas mans uzdevums ir pārtulkot šo ļoti sarežģīto saturu cilvēkiem tādā saprotamā un sakošājumā formā. Un tas mans virziens ir audiovizuālais virziens, nekur tālu no televīzijas tas nav. Bet par saturu es ļoti daudz ko domāju tādā hobija līmenī, un ja atbildot uz to jautājumu, tās 2 lietas, kuras es esmu konstatējis un secinājis, un man bija ļoti liels prieks dzirdēt prezentācijā, ko Urmas teica par to, ka Igaunijas sabiedriskais mēdījis ir šo savu fokusu pārvērts uz cilvēkiem, kas ir viedokļu līderi sabiedrībā. Un strādājot, teiksim, ar kompānijām, es esmu iemācījies to, ko nozīmē tas vārds ilgtspēja, jeb tas sustainability. Proti arī mēdīju satura ražotāji, producentu kompānijas ir tādi vienas dienas domājošie produkti. Viņi ražo tādus vienas dienas domājošos produktus, ir tā, viņus varētu tā īstenībā nosaukt kā tādu no sezonas uz sezonu. Mēs domājam tādas sezonas ietvaros, kā mēs saražojam produktu. Un mēs nedomājam par to vēstījumu, par to vērtību, ko mēs īstenībā tajos raidījumos vai produktos ieguldam. Un šeit es, piemēram, došu vienu piemēru. Piemēram, kaut vai Alvis Hermans. Kurš no mēdījiem ir viņam piegājis klāt un paprasījis, kā mēs tev varētu palīdzēt, lai tu varētu spīdēt vēl vairāk, lai tu varētu aizraut vairākus simtus, vairākus tūkstošus, kā mēs tev varam palīdzēt. Un es domāju, ka tādā kopsadarbībā ar cilvēkiem, kas ir šie viedokļu līderi, tiktu radīts tāds saturs, kas būtu nozīmīgs un noderīgs ļoti daudziem. Un tas aizrautu tūkstošus un iedvesmotu. Man liekas, tajā saturā, varbūt ir tā, filozofiski runājot, mēs par maz runājam par cilvēkiem, kuriem ir tie lielie sapņi un tās lielās ambīcijas. Un ja mēs, teiksim, aizskartu saturā ļoti daudz šādus te personīgus viedokļu līderus, cilvēks, kas ir zvaigznes katra savā nozarē, jomā, es domāju, mēs radītu brīnišķīgu saturu un faktiski mēs vilktu veselas nozares līdzi. Otra lieta ir mārketings. Mārketings tieši šim te mēdīju produktiem. Kaut vai TV3 ir tāds raidījums Mūsdienu Latvijas garša. Un visu cieņu šiem producentiem, un es viņus ļoti labi pazīstu, gan producents, gan tos autors, kas veido šo raidījumu. Bet viņi uztaisa vienu skaistu raidījumu, kas ir vizuāli skaists, saturiski labs, un tad tas raidījums tiek parādīts, un tad viņš izkūp gaisā. Nav šīs ilgtspējas, mēs gribam atrast Mūsdienu Latvijas garšu, bet tas ir tādā lozunga līmenī. Bet mārketings vai šī pārdošana, tā nenotiek. Un tu nevar cilvēkam pārdot tikai to ideju, ka mēs meklējam Mūsdienu Latvijas garšu, tāpēc mēs braucam apkārt pa Latviju, meklējam Mūsdienu Latvijas garšu. Man liekas, ka tas pirmais solis būtu izgatavot kaut vai uzlīmes un līmēt uzlīmes līdzīgi kā Michelin zvaigznes, ka mums ir savu Mūsdienu Latvijas garšas šie te
restorāni, kas ir vinējuši, teiksim, sezonā kaut kādu balvu, un lūk, viņi ir ieguvuši šo te mūsu Michelin zvaigzni un kļuvuši par mūsu tiem mūsdienu Latvijas garšas vēstnešiem. Un šādi stāsti pievienotās vērtības produktiem ļoti pietrūkst saturā. Un es domāju, ja mēs vairāk domātu gan par ilgtspēju, gan par mārketingu, tādā producentu līmenī, mēs ļoti lielas lietas varētu izdarīt un pievienot vērtības šim saturam. Es pakomentēšu kontekstā ar iepriekšējo runātāju Kristu. Attiecībā uz Igaunijas sabiedrisko mēdīju. Patiesību sakot, tas patiešām ir ļoti, ļoti labs piemērs, un tas ļoti skaidri parāda, ko var izdarīt mēdījis, kuram ir pilnīgi skaidrs fokus. Ka fokus ir, tātad valsts ir devusi uzdevumu, sabiedrībai nogādāt konkrētus vēstījumus, teiksim, viņi ir izvēlējušies to darīt caur viedokļu līderiem, veidojot šādu te programmu, un viņi to var darīt tieši tādēļ, ka fokus ir uz sabiedriskā pasūtījuma izpildi, nevis, piemēram, tā skaitā uz reklāmas budžeta salasīšanu, jā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka, ja ir jāpiegādā reklāmas budžeti, tad ir jābūt arī auditorijai, konkrēti auditorijas kvalitāti un tam līdzīgi. Un ir skaidrs, ka tagad ir pagājis pietiekami ilgs laiks, kā arī Igaunijas kolēģis minēja, kad ir sasniegt arī augsti skatīšanās dati, bet tas nenotika vienas nakts laikā. Tur pagāja gadi. Tā kā šis ir patiešām ļoti labs piemērs, un lielā jautājuma zīme ir, kā Latvijas sabiedriskais mēdījis, lai kāds viņš arī nebūtu atsevišķa televīzija, radio un televīzija kopā, spēs piegādāt līdzīgu uzdevumu. Tātad, tā ir viena lieta. Otra lieta, attiecībā uz minēto piemēru par mūsdienu Latvijas garšu un tātad šo te domāšanu ilgtermiņā. Paldies, absolūti brīnišķīgi ideja. Tas jautājums tad ir, ja jūs viņus ļoti labi pazīstiet, varbūt jūs ar šādu ideju varējāt pie viņiem aiziet un teikt, tā esam nozīmīti, spraužam klāt brošiņas. Ja? Tas ir, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi arī mēģināt aiziet prom no tā, es jau zinu, bet tu nezini un tu nedari uz kaut kādu kopīgu varbūt strādāšanu. Ja? Un tas ir... Jā, nē, šobrīd es nemeklēju vainīgos vai tam līdzīgi, bet vienkārši ir skaidrs, ka viena televīzija, nekļūst par Michelin zvaigznīšu jauno ražotāju, ja, ka tā ir kaut kāda tāda kustība, un iespējams arī atkal šeit ir jautājums par to, kā mēs varam atrast veidu, kā, kaut kādā darba grupā, vai kā, lai mēs, man gan nosaukums darba grupas drusku uzdzen Zosādu, jo viņi ļoti daudz mums bijuši, bet kā mēs patiešām varam atrast kopīgi teiksim, uzdevumus, ko mēs varam pietiekami vienkārši realizēt kopā, saliekot kaut kādus valstiski nozīmīgus, nospraužot kaut kādus mērķus, ja, un tad ir, kā jau es minēju iepriekš, apvienojot sabiedrisko mēdīju, komercmēdīju spēkus, viņus arī realizēt, vai tā būtu Latvijas mūsu pašapziņas stiprināšana, kas mums ārkārtīgi pietrūkst, vai ne, un ja mēs to varam izdarīt kaut vai caur to, ka mēs pasakam, jā, mums ir kolosāli ēdieni, un viņi tepat apkārt mums vien ir, jā, un paši sev piespraužam mazu brošiņu klāt, super, ja mēs to varam, tad es aicinu vienmēr ar kaut kādiem šādiem brīnišķīgiem priekšlikumiem pie mums nākt, un mēs varam domāt, kā to kopīgi realizēt. Paldies. Tā, es par to garšu tad varētu turpināt. Ievā, žurnālā Ieva, kas ir sievietēm domāts, es saprotu, ka vīrieši viņi nelasa, ir receptes, un viņas var pielietot praksē, un principā mēs mājās esam šī raidījuma fani. Raidījumi ir atrados arī man meita, kur principā televīzija tiešām neskatās. Bet runājot par citu jautājumu, runājot par to, par nacionālo komerckanāliem un saturu, kuru viņi varētu ražot. Mēs kā regulātors esam ļoti tādā divdomīgā pozīcijā, ne tikai ar šo interešu konfliktu, kapitāla daļu turēšanu un mediju regulātoru funkcijā, bet arī tajā ziņā, ka no vienas puses mūsu pienākums ir veicināt visas nacionālās informatīvās telpas attīstību. Tajā pašā laikā mums, piemēram, šodien bija jāveic tās nepatīkamas pasākumi, ka vienai no komerctelevīzijām jāpiemēro sods. Līdz ar to mēs saprotam, ka iespējams, ka tas ir maksājis veselu raidījumu, viena raidījuma apjomu. Līdz ar to, uzņemoties šādas, teiksim, funkcijas, tad pašā laikā mums ir tomēr arī jāuzņemas arī pienākums, tikpat smags pienākums, kā tur uzņēmušies nacionālajā komerckanāli, kuriem ir daudz lielāka atbildība izvēloties šo licences veidu nekā šiem jau minētajiem
pārobežu kanāliem vai kādiem citiem kanāliem. Viens no veidiem ir šis te sabiedriskā pasūtījuma potenciāla konkurence neatkarīgiem producentiem ar domu, kurā platformā, kurā kanālā, kurā mēdījā to varētu izvietīt, lai sasniegtu konkrētu auditoriju, un tur jau ir redzams, uz kurām auditorijām, kura kanāla pašlaik tieši konkrētajā brīdī strādā precīzāk. Otrkārt, mums ir arī jāveido tāda tiesiskā vide, lai šiem kanāliem tomēr būtu nepieciešamība, jo projām palikt nacionālajiem komerciālajiem, palikt Latvijā. Tas jautājums ir ļoti nopietnas, jo, protams, tikko kā valsts regulācija un spiediens, lai panāktu ļoti labas lietas, lai panāktu sabiedrības interešu ievērošanu un tiesiskumu un tā tālāk, sāk kļūt pārāk smagas, tad ir ļoti vienkāršs ceļš, un tas ceļš saucas Ofcom, kur tiek piereģistrēti ļoti daudzi kanāli, un uz viņiem līdz ar to attiecas Britu likumi, un tos jau izkontrolēt tur tā īsti nevar ne Briti, ne mēs, un faktiski viņi paliek tādā pelēkajā zonā. Otra lieta, par ko mēs arī nopietni padomē domājam, mans kolēģis Ivars Zviedrs, kurš tepatās ir arī ļoti daudz pie tā strādāja, reģionālo raidstaciju atdzīvināšanu. Pašlaik tās ir producētu grupas, bet lai tas tiktu veicināts, lai viņas izietu, kļūt jau arvien radošāks un pārsniegt, teiksim, to pašvaldības televīziju līmeni, tiešām pašlaik ir liels darbs padarīts, grozot likumu, un ar to, ka panākot tiesības, ka šī reģionālajie kanāli būs arī kabeļu piedāvājumos attiecīgajās zonās. Tad, ko es vēl gribēju uzsvērt, ka ir viena liela problēma ir tā, ka mums vajag visiem kopīgi, es domāju, iespējams, ka tā ir pat sociāls kampaņas vērts jautājums, runāt par nelegālajiem kabeļiem, kas faktiski atņem skatītājs legālajiem kabeļu operatoriem un arī līdz ar to atņem arī peļņas iespējas legāli strādājušiem, tirgo strādājušiem komerces kanāliem. Un šie nelegālie kabeļu tīkli, principā, ir pilnīgi ārpus gan nelegālie kabeļu tīkli, gan iespējas pirkt kartītes, kurām nav tiesības rādīt šajā valstī, teiksim, tās programmas. Tas viss atņem skatītājus, un līdz ar to arī notiek reklāmdevēja interesi tiem, kas strādā legāli. Un vēl ir viens jautājums, kas parādījās pavisam nesen, izrādās, ka TNS nav nekādu datu par tiem, kas skatās raidījumus interneta vidē. Līdz ar to faktiski reklāmdevējiem nav pilnas informācijas par to, cik tad ir liela viņa auditorija. Un acīm redzot, arī šajā ziņā ir mums jāpanāk kaut kāda pakāpeniska sadarbība vai jānosaka šis princips, kā, es nezinu, kā to ir iespējams izdarīt, tur ir jākonsultēs ar visām iesaistītajām pusēm, bet ja tas tiktu panāks, es domāju, ka šī aina tomēr kļūt precīzāk un arī pašiem komerces kanāliem tā būtu arī noderīga. Un arī reklāmdevējiem, protams. Paldies. Pirms turpināt, es gribēju pārbaudīt vienu baumu, kas te pienāca. Vai ir sabiedriskās televīzijas pārstāvis ieradies? Es īsti visus nepāredzu no šejienes. Nav, nepiesakās neviens. Es pieļauju, ja viņš te būtu, tad viņš nebūtu varbūt sevišķi priecīgs dzirdēt par to, ka uz to finansējumu, kas ir sabiedriskajām pasūtījām, konkurētu arī komerces televīzijas, tāpēc, ka viņš tagad jau arī priekš viņiem, viņi saka, ir par mazu. Kādas ir izredzes viņu dabūt lielāk? Varbūt Sarmīta Elete var palīdzēt atbildēt uz šo jautājumu valdības koalīcijas pārstāvi. Cik liela ir tā apzināšanās šobrīd valdībā, ka tā ir lieta, kurai ir nepieciešams papildus atbalsts? Paldies. Skatoties uz šo procesu no dažādiem skatu punktiem ilgāku laiku, man šķiet, ka tur ir bijis viens vāveres ritenis, ko Jānis jau sāk raksturot. Kāpēc dot vairāk naudu kaut kam, kas ir nekvalitīvs? Kā kaut kas var kļūt kvalitīvs, ja viņam nav naudu? Un tāds ritenis, manuprāt, ir griezies gadiem. Man šķiet, ka šobrīd ir tāda ļoti labs brīdis, kad no šī riteņa izrauties, un tas neapšaubām saistās ar jauno sabiedrisko mēdīju. Pašlaik
Nacionāla attīstības plānā ir ielikt līdzekļi potenciālie šim te. Pašlaik jaunā sabiedriskā mēdī konceptam ir jātiek pāri dažādiem iebildumiem, kādi neapšaubām ir, viņi staigā un runā ar dažādām frakcijām, jo viņiem ir jādabūna balsojums saimā, valdībā, lai atbalstītu to vai citu izvēli. Viņiem tas jāpagūst līdz jūnijam. Ja viņi līdz jūnijam to pagūst, tad viņiem cerība iekļauties jaunajās politikas iniciatīvās, kur ir arī kaut kāda nauda iespējams. Man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi kaut kā visiem, kam ir jebkādas ietekmes sfīras to atbalstīt šo, jo es domāju, ka tāds sabiedriskā mēdī kvalitatīvs izrāviens, un tas igauņu kolēģis ļoti precīzi to raksturoja, ka ieguldījums kvalitīvā žurnālistikā ir ieguldījums demokrātijā, ka tas būtiski uzlabotu visu to bēdīgo pašreizējo Latvijas mēdīju ainu. Arī paldies igauņiem, jo man liekas, tās smadzenes šai laikā ir krietni palīdzējuši igauņu kolēģi arī sakārtot gan padomas locekļiem, es atvainojos, gan arī varbūt tiem, kas ir pretojušies pašā sabiedriskajā mēdījā no iekšienes tām pārmaiņām. Un tomēr tas ļoti pozitīvais, arī ko mēs šodien redzējām, ir svarīgi. Tas viss ir pārliecināšana, viedokļi dažādi, šeit demokrātijā mēģina mums visiem kopā pārliecināt, ka tas viens risinājums. Ja es varētu iebilst skaņam, arī iepazīstinās ar sevi. Esmu jauno žurnālistu organizācijas Face Latvija pārstāve, un tad organizācijas nosaukums arī varbūt pasaka nedaudz priekšā par to, par ko es vēlos runāt, jo Sarmīta Elerte ļoti veiksmīgi pieskārās šī tēmai, tāpat kā pārstāvs no Igaunijas, ka satura ražotājs jau ir šis žurnālists. Satura ražotājs ir cilvēks, kurš faktiski komunicē ar sabiedrību. Un, manuprāt, tas būtu viens no virzieniem, kurā varētu skatīties uz nākotnes saturu, ko varētu ražot televīzijas, meklējot to zelta atslēgu, kā to skatītāju dabūt, jo tas nav nekas cits kā vienkārši komunikācija. Tieši tāpat, kā mēs savā starpā komunicējam, ir interesanti sarunu biedri un ir garlaicīgi sarunu biedri. Un kas nosaka, vai ir interesants vai nē, to faktiski nosaka šī paša žurnāliste, un jā, šeit ir divi aspekti. Viens, kam jau pieskārās, ir šis finansējums, ir šis saburtais loks. Ja tev maz maksā, tu jūties varbūt nenovērtēts, ja tev tas ir svarīgi, ja nav, tev ir svarīgi, kaut vai lai izdzīvot. Tur ir tas viens līmenis, naudai ir jābūt pietiekamai, tai nav jābūt daudz. Un tad, ja tās nav pietiekami, tad vienkārši grimst iekšā, un viss mēdījis tiek iesūkts tādā kā akacija, var teikt. No otras puses, otrs ļoti svarīgs aspekts ir žurnālista emocionālā, faktiski emocionālais stāvoklis vai vēlme, motivācija darīt un producēt labu saturu. Jo, ja tu nedomā par naudu, ja tu esi motivēts, jo tu dari kaut ko lielāku, augstāku, tu arī sabiedrībai, cilvēkam caur šo mēdīju, caur šo televīziju, nodot šo saturu pietiekami kaislīgi, gluži tāpat kā aktieris. Jebkurš aktieris sākumā noskaņojas, tad, kad viņš vēlas parādīt kaut ko. Un tas viss nevar rasties, tā vienkārši mums tagad vajag un uz pasūtīt, tagad darīsim. Tāpēc tas, uz ko es šobrīd gribētu vērst uzmanību, ir raidorganizāciju iekšējā korporatīvā kultūra, atbalstīt žurnālistu, arī faktiski motivēt viņu un domāt mazāk par kontrols mehānismiem, bet vairāk par atbalsta mehānismiem, un šie procesi, kas notiek šobrīd arī Latvijas televīzijā ar jaunu valdi, es varbūt tā vairāk neizteikšos par savām ekspektācijām, bet pārmaiņas vienmēr rada iespēju mainīt lietas, un vienkārši laicīgi par tām sākot domājot, mums ir visas iespējas radīt tādu vidi, lai žurnālists, kurš būtu šī satura radītājs, radītu tādu saturu un radītu tādu kontaktu ar auditoriju, kas auditoriju piesaistītu, un tad sāktos šis finansiālais ritenis sāk griezties uz augšu. Ir auditorija, ir reklāmas devēja ir nauda,
ir auditorija, ir jēga veidot sabiedrisko labumu, jo ja mēs to vienkārši saucam un ķeksīšu pēc atzīmējam vienkārši, jā, tik un tik procenti vietējais saturs, 21 vai 22, tik un tik procenti krievu valoda, ne vairāk, ne mazāk. Ja mēs vienkārši to formāli atķeksējam, tad mēs varbūt paliksim arī tur, kur pagaidām esam, jo tas ir tas, kā mēs šobrīd strādājam. Tas varbūt tā šobrīd no manas puses. Es īsi komentēšu tikko teikto. Lielā mērā pievienojos absolūti tam, ko jūs teicāt. Nu, jāsaka gan, kā paralēli šeit ir viena problēma. Ja mums ir vajadzīgs jauns žurnālists un jauns žurnālists nāk ārā no augstskolas, tad praktiskā ziņā viņi, nav pārāk gatavi darbam uzreiz televīzijā sekojoši ienākot pie mums. Mēs veicam šo jūsu minēto atbalstu un sagatavošanas darbu, lai žurnālists vispārībā spētu pirmo reizi iziet ēterā, kameras priekšā un tam līdzīgi. Mums jau ir izveidojusies un mēs turpinām, mēs vienmēr esam atvērti un labprāt veidojam sadarbības modeļus ar augstskolām, arī klātsošais Jānis, mēs ar viņu studentiem kaut vai, iepazīstinam ar to, parādam, kā fiziski izskatās televīzijas studija un kā notiek tas darbs, ja, bet arī šādā ziņā, es domāju, ka tam ir jābūt apusējai lietai, jo, ko es vēl gribēju atzīmēt, ka tie žurnālisti, kas ir, kā jūs minējāt, kaislīgi, griboši veidot ko jaunu, viņi arī atrod vietu mēdījos un viņi ir nodarbināti, ja, tā kā mēs arī sagaidām, mēs, tā teikt, laipni lūdzam un aicinām tos kaislīgos un strādāt gribošos žurnālistus pie mums nāktu pieteikties. Līdzīgi cerams ir arī sabiedriskām mēdījās ticu. Es vēlētos, Inta Brikš, Latvijas universitāte, es vēlētos informēt šeit profesionāļus par to valsts dotāciju, kāda ir pašlaik žurnālistu sagatavošanai Latvijā. Pēc tam, kad ir Latvijas universitātei atskaitīta tā daļa no valsts dotācijas, kas ir nepieciešama grāmatu iegādēji, apkurei, elektrībai, kanalizācijai un tā tālāk, tad uz vienu grupu, kura pašlaik ir 20 valsts budžeta vietas, paliek pāri 10 000 latu gadā. Sarēķiniet lūdzu apmēram pat pie ļoti pieticīgām algām, cik varētu atļauties par valsts budžetu, tātad vispār, pasniedzējis uz vienu grupu. Tātad, respektīvi, tur nav iekšā ne tehnika, pilnīgi it nekā. Ir visas augstskolas tiek regulāri kritizētas par to, ko mēs neizdaram. Kāpēc industrija pilnīgi neskatās uz to, kādā veidā valsts vismaz interesētos par to, kādā veidā vajadzētu finansēt šīs jomas profesionāļu sagatavošanu. Jo tas patiesībā ir pašlaik augstskolu izvilkšanas jautājums, respektīvi, kas saistās ar to, ka tie ir maksas studenti, un būtībā mēs operējam tādā privātā biznesa līmenī, lai vispār nodrošinātu minimālās, es teikšu, nekādas jau tepat viduvēja līmeņa tādas studijas un ekipējumu, jā, kas ir nepieciešams, lai vispār cilvēki varētu da jebko izdarīt pašlaik televīzijā. Tas gan pavisam pesimistiski izklausījās, bet Gunta... Nē, tas nav pesimistiski. Mēs ļoti labi operējam salīdzinoši, jā, bet tas ir jautājums par to, vai šajā gadījumā, līdzīgi tāpat, vai valstī ir atbildība par mediju telpu, tādā pašā jautājumā ir arī jautājums, vai valstī ir, un Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijai ir kaut kāda minimāla atbildība par to, un izpratne arī par to, ja, respektīvi ar kādu naudu var sasniegt kvalitāti. Gunta Līna. Es vēl drīkstētu papildināt. Es gribēju vēl komentēt, ka jaunajā apvienotā mediju koncepcijā ir ielikti 5 miljoni Inta latu, lai skolotu speciālistus tieši Latvijas televīzija un Latvijas rādio tikai un vienīgi. Tā kā kaut kur tā nauda rodas. Bet tie nebūs tev. Es gribētu vienkārši tomēr runāt arī kontekstā ar saturu. Es gribētu runāt par apvienotā mediju koncepciju. Man liekas, ka šobrīd tā ir tāda vēlme. Man ir ļoti daudz iebildumu pret šo koncepciju. Ka tā ir tāda vēlme glābt milzīgu slīkstošu kuģi bez jēgas un sapratnes par to, kur tā nauda tiks un kā tērēta. Un es redzu šeit milzīgu bīstamību, vēl jau vairāk
zinot to, ka jaunajā koncepcijā nav paredzēts, lai kā tas stāstīt, nav paredzēts sabiedrisko pasūtījumu paredzēt komerciālajiem mēdījiem. Visa šī nauda paredzēta tikai un vienīgi sabiedriskajiem mēdījiem, un ja tirgu iegāzīs tādu milzīgu daudzumu naudas, kas ir, mēs parēķinājām ar Latvijas radio pārstāvjiem 152 miljoni 5 gados, tad ir zināma bīstamība, ka tas zināma efektivitāti nedos. Tāpēc es domāju, ka mums tomēr vajadzētu nodalīt šos te informācijas kanālus no profesionāliem satura veidotājiem un domāt, kā saražot profesionālu saturu visās iespējamās platformās, lai šis vietējais saturs nonāktu pie auditorijas visos iespējamajos veidos. Paldies! Tas prasa tā kā pēc Nepal komentāra. Mēs pašlaik tiekamies ar dažādām Saeimas frakcijām un, protams, ka izskan jautājumi par finansējumu dažādiem aspektiem. Katrs ierosinājums tiek uzklausīts un analizēts, un es neesmu atbildīgā par šo projektu atbildīgais ir Gīns Groba un Ainārs Dimants, bet es nenoveļu no savas atbildības, esmu padomes locekli, un pašlaik mēs strādājam pie tā, kādā veidā samērot vēlamo ar esošo ideālus ar realitāti. Un pašlaik mēs strādājam pie tā, kāds ir plāns B, saprotot, ka pasaule būtībā galvenokārt balstās uz plānu B īstenošanu. Nevis tādu formālu plānu B, bet tiešām katrai pozīcijai kāds vēl varētu būt risinājums. Un šīs diskusijas ir patiešām ļoti auglīgas, ja arī tās ir kritiskas, tad tomēr rezultāts ir pozitīvs, jo kritisks skats vienmēr dod pamatu vēlreiz pārskatīt un pārliecināties un nostiprināt savu pozīciju, vai arī to mainīt un precizēt. I just wanted to make a very short reaction to the, it's a professor from the university, I think. All the time, every time I hear that it's impossible to work but there is no money, my answer is just close. And that's really the right decision, because if you don't have sufficient funds, sufficient people who can teach a profession, you don't have even tried to do that. The other thing I'm telling in Lithuania also, and I think the same thing is for Latvia too, that 5 years in journalism studies, it's a waste of time. It's absolutely a waste of time, because, you don't have to spend 5 years to learn journalism. It's enough 3 months, 6 months. No, that's true, because you have to learn something. Because if you want to write good content, if you want to be a qualified journalist, you have to know the subject you're writing on. So that's why the best thing is what Scandinavia has, actually. They study some profession, politics, geography, medicine, construction, and then they just go to courses, 3 months, 6 months, where we learn how to write a lead, they learn how to shoot, how to make, have a microphone in your hand, and that's it, that's enough. Journalism is not about studying 5 years journalism. Easy. Inta Brikše. I would like to add that at least labi. Tātad es vēlētos piebilst, ka apmēram, jau drīz jau 10 gadus vispār, nekāda izglītība Eiropā, pamat izglītība nav 5 gadi, tie 3 gadi bakalaura grāds, maksimums, 4 gadi profesionālās programmas. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka tie modeļi tomēr izglītībā ir ļoti dažādi, un šim modelim ar dažu mēnešu kursiem, piemēram, tas, kas ir viena no top skolām, Eiropā, Dānija žurnālistikas skola, galīgi neatbilst tam, tur kārtīgi cilvēki studē un studē gan profesiju, gan kontentu, gan arī to kontekstuālo vidi, tā kā, respektīvi, šī ir patiesībā diezgan aizejoša sistēma, kas pašlaik tiek ieteikta kā labs veids, tāpēc, ka arī Norvēģija ir pārgājusi uz universitāšu bāzi. Urmas pieteicās uz komentāru. Yes, first, can you hear me? First I wanted to react to Nika's claim, but I'm academic worker also in Tartu University, and I need to oppose Arturas's claim. It is not about just studying or learning journalism,
but those who have studied for 5 years journalism in the university should be top-level editors who can compile a program and also resist the pressure from marketing communication and take the difference, make the difference between different media processes. But as to Nika's claim, my experience in Estonia has been that the advertising money does not easily come to publicly valuable content. There is example some 10 years old already. A local radio started a radio program for a remote ethnic group, Setus, nearby Latvian border, and they got some money from the Ministry of Culture, but the advertisers refused to buy advertising next to this program. Another thing would be about investigative journalism, in which also there may be conflict of interests when the journalist, as a professional, wants to investigate some kind of company, which is the big advertiser, and in that case, very often the head of the advertising department comes and says, "Do not touch it." So not always good journalistic content provides advertising money or money at all. One thing, another, television is more and more not journalism but media, which is different from journalism. Yes. Yeah. Uģis Stipāns, Latvijas Universitāte. Man ir divi jautājumi. The first question to Mr. Lloyd. In your presentation, you mentioned the needs and necessity of media supportive policy. What kind of support do you mean? First question. Un otrs jautājums Jozefovičam Jānim. Latvijas televīzija pēdējos gados ir bijusi nokļūst zemākajā punktā, kā tā ir, kad bijusi. Es tam varētu piekrist, bet tas ir subjektīvs vērtējums. Protams, ir auditorijas apjoma vērtējumi, bet vai tas var būt vienīgais kritērijs? Jo, piemēram, es domāju, jums neteiks šobrīd, ka radio klasika būtu slikts radītājs, slikts kanāls. Tāpat, teiksim, kanāls Arte. Vai ir kādi objektīvi kritēriji, kas ļautu šo spriedumu pamatot? Paldies. Es pavisam īsi atbildēšu. Tie ir ne tikai auditorijas rādītāji, uz kuriem balstoties es izdaru savus spriedumus, bet arī žurnālistikas kvalitātes. Un, vai mēs varam vienoties par objektīviem kritērijiem, lai mērītu, vērtētu žurnālistikas kvalitātes, tad ir cits jautājums. Bet jā, tas ir mans objektīvs vērtējums, ka pēdējie 4-5 gadi Latvijas televīzijā ir zemākais punkts, kas tur ir sasniegts pēdējo 20 gadu laikā, skatoties no dažādiem iespējamajiem atskaites punktiem. Un divus no tiem es nosaucu, kurus es izmantoju. Paldies. The media policy support does not mean that the media organizations would need only money. But if we would like to have some kind of contents which is hardly achievable with advertising money, then I think the public funds could be given also to any private media organizations and of course the public media organizations to produce it. It means also the internet, it means also the newspapers, radio, which has not happened in Estonia yet. Another possibility for
for the media policy is to define what would be the communicative goals for the society to achieve the democratic flow of information. And it means also some kind of maybe how to put it, legal incentives or even tax reliefs for achieving certain things. It was the quite initial stage of the analysis of media policy possibilities, and hopefully, as the interest in that was quite big, we will go on with these studies to find out the tools to achieve something, because we have to keep in mind that the financial resources are always limited. But as I told you about ETV2, they did something out of nothing. It's a miracle, but it actually is that way. Ja es varu te mazliet papildināt, te ļoti labi un precīzi pateic. Mēs runājam par to, ka pēdējos 4 gadus Latvijas televīzija ir nokļuvusi sliktākajā punktā, kā tā ir bijusi. Mums nav naudas, auditorija ir maza, reklāmas tirgus ierobežots, viss ir ļoti slikti un tā. Un, protams, ka tie resursi, tā kā Urmas minēja, ir ierobežoti, bet svarīgi ir, kā mēs, faktiski šī attieksmes maiņa pret to satura ražošanu. Tas, man liekas, ir tas, kas tieši šajā mirklī ļoti, ļoti pietrūkst. Jo sūdzēties par to, ka nav nauda, mēs varēsim vēl 10 un 100 gadus. Un es nezinu, es vienkārši, es labprāt apstātos šajā punktā un pateikt, ka vienkārši attieksmes maiņa ir tas, kas ir jādara tūlīt un tagad. Paldies. Jā, Boris Cilēvičs, Saeimas deputāts, man ir replika un jautājums. Un replika ir šāda. Šodien mēs daudz dzirdējām par konkurenci, par to, kā Latvijas ražotājiem ir grūti konkurēt ar spēcīgākām un naudīgākām kompānijām no ārzemēm, bet ir viena joma, kur konkurentu mums vienkārši nav. Tas ir vietējās ziņas un vispār vietējās aktualitātes. Jo neviena valoda, ne latviski, ne krieviski, neko nevar piedāvāt Latvijas skatītājiem par to, kas notiek Latvijā. Un par Latvijas cilvēkiem. Un šeit varbūt tikai iekšējā konkurence, un varbūt tieši tāpēc tās vietēs un reģionālās televīzijas arī tik svarīgas, jo cilvēka interesi tas, kas notiek viņam pavisam tuvu. Un es domāju, ka šeit vienkārši nebūtu ļoti skaidri jādefinē, kura joma mēs gribam konkurēt, kur mēs esam konkurētspējīgi. Un šeit mums ir monopols, dabisks monopols, es teiktu. Un jautājums ir, varbūt visiem paneļa dalībniekiem, godīgi sakot, viena lieta man galīgi nav skaidra. Pirms starp brīžiem mēs daudz runājam par tehnoloģiju attīstību, par to, ka šis lietas fundamentāli maina arī skatītāju auditoriju un skatītāju uzvedību. Par to, kā ar vienu vairāk cilvēku skats izmanto internetu, vispār nezinu, kas ir televīzijas pieslēgums, par to glūdekli, mēs šakungs pilnīgi pareizi pateica. Un tagad es absolūti neko par to nedzirdu. Mēs runājam par satura veidošanu, it kā nekādas tehnoloģiskas pārmaiņas nenotiktu. Bet manā skatījumā tas ir fundamentāls jautājums. Jo tie cilvēki, kas skatās internetu, viņi jau uzvedas pilnīgi savādāk. Viņam jau nav saistos tas, ka 19 būs interesants raidījums, tad man jābūt mājās pie televizora. Ne, viņi skatīsies tad, kad viņam ir ērti. Un faktiski šīm interneta skatītājiem tiek veidots cits saturs. Un tur arī ir savi satura ražotāji. Un tas ir daudz lētāk. Un mēs runājam par žurnālistiem, bet piedodiet, cilvēki, kas ir veiksmīgi blogeri, un tā skaita video blogeri, tagad faktiski iegūst daudz lielākas auditorijas nekā profesionāli žurnālisti. Un faktiski patiešām mēs drusciņi pieskaramies jautājumam, kā tās tradicionālas televīzijas
strādā tagad ne tikai zemes apraide, ne tikai kabeļtelevīzijas platforma, bet arvien vairāk ielaužas arī internetu platformas. Bet attiecībā uz satura veidošanu man šķiet ir ļoti būtisks arī pretējs process, ka tas saturs, kas tiek veidots tieši internetam, parādās arī tradicionālas platformas. Latvijā zina tikai vienu piemēru, es pilnīgi nejauši sastapos REN Baltijā. Viņam ir tāds iknedēļas laikam raidījums, kur viņi rādā visinteresantākus rullīšus no YouTube. Bet, protams, tas nav tas speciāls saturs, tas ir tāda drīzāk informācija, un mana skatījuma te interneta satura veidotāja ar vien vairāk un veiksmīga konkurēs ar tradicionālu žurnalistiku, un mani ļoti interesē, ko tie cilvēki, kas nodarbojas ar satura veidošanu, kā viņi domā strādāt turpmāk, un kā viņi grib ņemt vērā vai negrib ņemt vērā. Tas jaunas tehnoloģiskas tendences, kas manā skatījumā ļoti būtiski ietekmē satura veidošanas principus. Paldies. Es īsi iekomentēšu. Absolūti pievienojos jūsu tēzē par to, ka lokālie notikumi un lokālās ziņas ir tas, kas ir mūsu USP. un ir pilnīgi skaidrs, bet tai pašā laikā, lai šīs ziņas saražotu, arī ir nepieciešams finansējums. Turpinot šo domu tātad par saturu internetā, jā, protams, interneta, teiksim, internets kā ziņu nesējs kļūst ar katru brīdi aizvien nozīmīgāks, neapšaubāmi. Tomēr pasaules pieredze liecina, ka arī internetā video saturs uzvar pār blogu saturu, jā. Protams, katram ir sava noteikta vieta, jā, un, teiksim, blogos ir daudz, varbūt, analītiskāka pieeja vai varbūt personības šarmam ir daudz lielāka nozīme un valodas krāšņumu un tam līdzīgi, bet neapšaubām mēs arī domājam par šo virzienu un mums, teiksim, ja runājot par MTG, mums ir savu digitālā platforma, kur attīstās un kurā ir gan tiešraids, gan arī, teiksim, pieejami pēc tam arhīvi, kā cilvēks var skatīties, kad viņš vēlās, un tomēr, jā, turpinot to pirmo tēzi, tātad apstiprinot pirmo tēzi par lokālā satura nozīmīgumu, tikpat nozīmīgs kā lokālā lieta ir arī tas, ka dzīvajā, tātad, tieši, ziņas nosacīt, jūs teicāt, ja ziņas ir 7 un cilvēkam, tas ieradums ir tajos 7 dienas devu ar ziņām uzņemtie. Protams, mēs runājam par jaunu auditorijas daļu, kur varbūt televīzija vispār nelieto un tam līdzīgi, tomēr, kā jau es minēju, tā pasaules pieredze ir tāda, ka, ziņas par lineārās televīzijas jeb pārraida skatos, tādas televīzijas nāvi ir pārspīlētas, un ka visi digitālie mēdīji, tātad aizvien vairāk attīstās šis second screen princips, ka paralēli lineāriem saturam tiek liecot šis digitālais. Bet neapšaubām mēs par to domājam, tomēr es nevarētu teikt, ka digitālās vides satura ražošanas izmaksas ir būtiski zemākas, viņas ir zemākas iespējams, jā, un aizvien vairāk var attīstīties šie te viena cilvēka projekti, jā, kur žurnālists iet kopā pats ar kameru, jā, pats intervē, pats filmē, pats montē. Protams, tas ir lētāk nekā žurnālists plus kamera un plus operators un tā, bet jā, tāds. Lineāro saturu vakar, pulkstenis, laikam 7:45 vakarā, bija neiespējams atrast kaut vienu ziņu kanālu, kur pat reklāmas laikā neparādītos tiešraidi, kur bija redzams zināmais skurstenis Vatikānā. Tas liecina, ka lineārais saturs, es domāju, es arī ierakstīju Twitterī, bet es uzzināju par Francisku pirmo 10 minūtes vēlāk, un man patiesībā sakot, nekas nenotika, bet tomēr pat reklāmdevēji pat reklāmas bija ievietotas tā, ka viņiem tas stūrītī, tas brīdis, ka tu nepalaid garām to sekundu. Tomēr šeit tiešraidē ir kaut kāds īpašs fascinējums un efekts, un arī tas ir kaut kas tāds, ka jādomā, ka tas ar visām pārējām iespējām, ko dod vizuālā audiovizuālā komunikācija, neizzudīs. Ja es varētu arī nedaudz, es iespējams esmu tas cilvēks, kurš iekļaujās 4%, kas izskanēja diskusijas pirmajā daļā, un iespējams cilvēks, par kur runājāt jūs. Televīziju nelietoju ne es, ne mana ģimene. Mēs faktiski izmantojam internetā pieejamo saturu. Bet runājot par televizoru, ja man tāds būtu, tad, manuprāt, šobrīd tas attēls, kas tur ir, ja mēs runājam par ziņām, ja mēs runājam par oriģinālo saturu, tad tas ir pielīdzināms radio saturam, un bieži vien, manuprāt, arī televizors kļūst par lielā mērā fona mēdīju. Cilvēks atnāk mājās, viņš viņu ieslēdz,
Bet tas nenozīmē, ka tāpēc viņš ir mazāk svarīgāks, mazāk interesants. Tieši tāpat kā radio nav izzudis un jau sen viņš ir fona mēdījis. Tieši tāpat varbūt arī tas, ka televīzijas šobrīd ir fona mēdījis, nenozīmē, ka tā nav svarīga un izzudīs. Jo lietojot internetu, tev ir jābūt proaktīvam un cilvēki mēdz nogurt. Viņiem dažkārt negribās domāt un viņi vienkārši ieslēdz kaut ko un paļaujās, ka viņiem kaut ko rādīs. Un tas arī ir pilnīgi, manuprāt, respektējama vēlme cilvēkam atpūsties no savas proaktivitātes un skatīties to, ko piedāvā citi. Un iespējams tajā brīdī paķert, tas ir interesanti. Un kāpēc nē? Un tas attīstīs šo cilvēku, viņš varbūt uzslēgs National Geographic, uzzinās kādu jaunu faktu, sāks par to interesēties vairāk. Tur radīsies tā proaktivitāte. Tāpēc es nepiekrīstu, ka internets pārņems televīziju, noteikti nē. Un jā, runājot arī par jūsu repliku, ka blogeri bieži vien piesaist lielāku autoriju nekā profesionāli žurnālisti, vēlreiz vēlos vērst uzmanību uz šo aizrautības aspektu. Blogeriem neviens nemaksā, ja viņi, protams, savās liela autorija, iespējams, viņi var arī piesaistīt reklāmas devējus. Ok, jā. Okay, bet, tieši tā, bet pa priekšiet viņa personība un tikai tad šī nauda. Līdzīgi arī vajadzētu būt ar žurnālistiem un, manuprāt, problēma nav meklējama augstākā izglītībā. Manuprāt, problēma ir meklējama arī vispārējā izglītībā par to, kā cilvēki vispār tiek gatavoti un, manuprāt, mūsdienu jauniešu vidū trūkst šīs proaktivitātes pašam meklēt un saprast un varbūt pat nedaudz pretoties šai tā kā sistēmai, ka ir kaut kāda sistēma un mēs pa to vienkārši ejam, jo blogeri viņi ir ārpus šīs sistēmas. Viņi rada kaut ko jaunu un ar to aizraut cilvēkus. Un ja mēs ar profesionālu žurnālistu saprotam tikai cilvēku, kas ir tā konstanti izgājis visas izglītības līmeņus, ieguvis konkrētu izglītību, kas viņu kaut kam kvalificē, tad, tas tāds personības aspekts, vai šis cilvēks būs personība vai nē, bet, tā konkrēti paļauties uz to nevar. Un vēl runājot vēl arī nedaudz par šo izglītības jautājumu, manuprāt, tomēr šī akadēmiskā žurnālistikas izglītība, komunikācijas izglītība patiesībā plašākā nozīmē ir ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīgi žurnālistam. Tas, par ko runāja viesis no Lietuvas, ir tieši par šīm prasmēm, kas nāk arī ar pieredzi. Tieši tā to var iegūst treniņu rezultātā un tikai treniņu rezultātā. Un kopumā, lai radītu labu saturu, ir jādomā par saturu. Un šī kvalitāte arī ir ļoti svarīga. Bet, ja tam pa priekšu iet šī dzirkst un izpratne, kas ir labs saturs, kas ir slikts saturs, un kā tas ietekmēs manu auditoriju, un ko es vispār to gribu pateikt, tas ir daudz svarīgāk par, pārējām lietām. Paldies. Es tagad uz brīdi pārtraukšu komentārus no auditorijas, jo mums pēc plāna ir jāpārunā vēl viens jautājums, un tas ir. Nepulp ir definējusi vēlmi turpmāk ievies zināmu regulējumu tajā, ko savās maksas pakās piedāvā televīziju pārraidītāji. Ar domu mazāk Krievijas kanāla, vairāk Eiropas ražojumu, labāka kvalitāte. Agrāk izskanēja, ka varētu būt pienākums pārraidīt kaut kādas 7 obligātās programmas. Vai jūs esat definējuši, kādus īsti pienākumus jūs gribētu uzlikt un kā? Pašlaik mēs esam sarunājamies ar pašiem galvenajiem cilvēkiem, kas šajā procesā ir īstenotāji, tie ir kabeļu operatori un citu maksas televīzijas pakalpojumu sniedzēji, jo bez viņu atbalsta nav iespējams veidot šādu likumu iniciatīvu un virzīt to tālāk. Lai tas izveidoto savstarpēji pieņemami, appusē pieņemami, gan, teiksim, mūs kā sabiedrības interešu pārstāvjiem, gan arī televīzijas pakalpojumu sniedzējiem kā komersantiem, mums šīs intereses ir jāsaskaņo. Protams, ideālais variants mums tā vīzija diezgan skaidra un pasakām ļoti vienkārši. Tie ir nacionālajie kanāli, reģionālā informācija,
Eiropas Savienības kanāli, Eiropas Savienības valstu kanāli. Tas ir kaut kāda noteikta daļa no pamatpakas, nevis, ka mēs varētu nosacīt kaut kādas kritērijas visai pakai, bet kaut kāda neliela daļa, runa par procentiem, par skaitu, bet pašlaik mums galvenās diskusijas norisinās tieši, vai vispār tas ir iespējams, vai to vajag, vai to nevajag tieši ar kabeļu operātoriem. Es domāju, ka šīs diskusijas ir jāizrunā līdz galam, jānonāk pie kopīga viedokļa, jo mēs patiešām nevaram un arī negribam nevienam neko uzspiest, jo ja tas būs uzspiest, tas būs mākslīgs, dzīvot nespējīgs. Un tāpēc mums vajag soli pa solim, varbūt, ja tas neiet arī tik ātri, tomēr nonāk līdz kopīgam risinājumam, un pamazām tas jau notiek. Tas pirmais mēģinājums notiek jau tagad, veidojot tādu kopīgu priekšstatu par to, kāda varētu būt šī virszemes maksas paka. Un arī šeit mēs mēģinām apvienot to ideālo variantu, ko mēs redzam no savas puses kā mediju politikas, tāda zināma veidotāji, samērojot to ar komerci interesēm, lai tas pasākums vispār būtu dzīvot spējīgs, lai nebūtu tā, ka viņš vienkārši īstenojot valstiski ļoti svarīgas intereses, mēs pašu pasākumu nogalinām jau saknē. Paldies. Jā, kā Reisla Telekom pārstāvis būtu labi, ja nokomentētu to. Es sākumā tādu ievadu un pēc tam nokomentēšu arī šo te aspektu, šo kabeļu televīzijas pamatpaku regulēšanu. Vispirms par nelielu repliku par to, par ko te iepriekš runāja, par to internetu un internetu kā vidi audiovizuālā satura izplatīšanai. Man ir tāds stāsts pavisam īsts, ka nesen apspriežot mobilo telekomunikāciju lietas, viens cilvēks runājot par mobilo telekomunikāciju attīstību, rādīja savu vietālruni un teica, šis ir priekšmets, kas agrāk bija pazīstams kā telefons. Un es domāju, ka lielā mērā tie televizori, kas joprojām saucās televizori, ko var nopirkt veikalā un kas ir ražoti, teiksim, pēdējā gada laikā, arī kļūst par priekšmetiem, kas agrāk bija pazīstami kā televizori. Proti, nav runa par to, ka tam saturam ir kaut kur jāpārvietojas uz internetu un savādāk jābūt izplatītam, bet par to, ka tās galierītes un veids, kā signāls tiek transportēts apkārt infrastruktūrā, viņš kardināli mainās. Tas pats attiecās uz klasisko telefoniju, piemēram, ja pirms 20 gadiem bija normāli, ka telefona balss signāls pa vara vadiem analogā veidā nonāk līdz ausī, tad šobrīd tendence ir, ka tuvāko gadu laikā visi telefonu signāli tiks pārvērst viennieciņos un nulītēs, ievietot internetā un nonāks otrā galā no viennieciņiem nulītēm pārvērst par balss skaņu. Un tieši tas pats attiecās uz audiovizuālo saturu. Proti veids, kā tas tiks nogādāts līdz priekšmetam, kas agrāk bija pazīstams kā televizoru, vienkārši mainīsies un tas būs savādāks infrastruktūras izcinājums. Un līdz ar to tās iespējas, ko ar to saturu darīt, izņemot vienkārši uz viņu skatīties, arī radikāli mainīsies. Kas attiecās uz šo te kabeļu televīziju, teiksim, regulēšanu un kaut kādu vienotu principu noteikšanu, es vispirms arī sāktu ar to reālās dzīves piemēru. Bez tā, ko es jau arī iepriekš minēju, ka Latvijā ir ļoti augsts maksas televīzijas piesātinājums, proti vairāk 80% mājsaimniecību lieto maksas televīziju. Bez tā vēl arī Latvija ir čempions televizoru skatīšanās pavadītajā laikā Eiropā. Es nemaldos, Igaunijā bija minēts, ka tur tiek pavadīts 4 stundas dienā vidēji pie televizora, Latvijā drusku vairāk, tā kā latvieši čaklāk televizoru skatītāji. Vai tas ir labi pats par sevi? Es par to drusku šaubītos no maksas televīzijas operatoru viedokļa, protams, ka tas ir brīnišķīgi un kaut kā viņi visu dienu tur skatītos tos televizorus. Un no raidamizācija viedokļa arī droši vien, ka tas būtu brīnišķīgi, ja? Bet es domāju, ka mēs saviem bērniem droši vien neskam, ka jums pēc iespējas vairāk laika ir jāpavada pie televizora. Un tad ir tas būtiskais jautājums, ko tie cilvēki, kas pavada šo te lielo laiku pie televīzijas, ko viņi tur skatās. Un viņi skatās lielākoties izklaidi. Tas ir pilnīgi neapstrīdams fakts. Ja. Ziņas viņi skatās, bet lielākoties mēs varam pēc interaktīvās televīzijas datiem diezgan precīzi pateikt, viņi skatās izklaidi. Un tam ir arī ļoti skaidra korelācija starp to pavadīto laiku un to saturu, ko cilvēki patērē televīzijā. Proti, Latvija, diemžēl, nav pati bagātākā valsts Eiropā, lai neteikt otrādāk. Un televīzija pa lielam ir viens no lētākajiem izklaides veidiem, un tas ir tas, ko jūs minējāt, tas fona troksnis, jeb kamīns mājās, kas tā kā patīkam sasilda apstākļos, kad lielākai daļai cilvēku nav pietiekami daudz naudas, lai izklaidētos jeb kādā citā veidā.
vai tā skaitā, lai izglītotos vai iegūtu informāciju, citā veidā iet uz teātriem, muzejiem un braukt uz ārzemēm ceļojumos un tam līdzīgi. Tāpēc cilvēki izvēlās to vienkāršāko, patīkamāko un neapgrūtināšākā veidu, kas ir televīzija, un kas Latvijā cits starpā ļoti lēti maksā. Ja mēs paskatāmies pret Eiropu, tās cenas ir ļoti zemes. Lūk, un tad jautājums ir šādos apstākļos, kad visi ļoti čakli skatās un daudz televīziju, par ko tad mēs cepamies. Mēs acīm redzot, es atvainojamies par šo žargonu, cepamies par to, ka viņi skatās ne to, ko vajag, jo mēs patiesībā zinām, ko viņiem vajadzētu īstenībā skatīties. Ja? Un mēs tā kā, gribētu viņiem to iemācīt. Ja? Un no tāda viedokļa skatoties atkal, tas ir tas naudas jautājums. Un Latvijā, kā jūs arī droši vien visi nojaušat, vajadzības bez kvalitatīvu sabiedriskā mēdīja ir vēl ļoti daudz. Ir vajadzības pēc kvalitatīviem ceļiem, uz kuriem nav bedres, ir vajadzības pēc kvalitatīvas medicīnas aprūpas, pēc izglītības, pēc drošības uzlabošanas un pēc viskaut kāda citiem. Un droši vien, ja mūsu naudas saimniekiem, teiksim, Vilku kungam un vēl tur kompānijai būtu tā situācija tā, ka viņi nezinātu, kur to naudu likt, tad jau droši vien to varētu visu ātri atrisināt, bet tas tā nav. Un no tā viedokļa droši vien ir svarīgi saprast, kurā vietā tā sabiedriskais pasūtījums un tā mēdīja lieta atrodas sabiedrības vajadzību kaut kādā piramīdā, ja, cik viņi ir svarīgi un cik ir vērts no sabiedrības par to maksāt. Ja. Cik vēl mums ir jāsametās tieši šai vajadzībai pirms pārējām vajadzībām vai vairāk nekā pārējām vajadzībām. Un paturpinot par to regulēšanas jautājumu, manuprāt, mēs dzīvojam tādā realitātē 21. gadsimtā, kad informācijas plūsma, no vismaz tanīs apstākļos, kādos atrodas Latvija, tīri ar praktiskiem instrumentiem nav īsti kontrolējama vairs, ja, un jau nav vairākus gadus un ilgus gadus kontrolējama. Ja. Respektīvi, cilvēki var tikt pie tā, pie kā viņi vēlās, bez īpaši liels piepūles. Tas ir fakts, un ne tikai izmantojot internetu, bet izmantojot visādus citādus trikus. Ja, man šī ziņā ļoti iepriecināja Biļevs kundzes teiktais, ka ir jāveido sociāla kampaņa pret kabeļtelevīzijas pirātiem un visiem šiem nelegāliem darboņiem, kas aizņem īstenībā ļoti lielu daļu tirgus. Ja. Un cilvēki iet tur, kur viņiem ir komfortabli, respektīvi, es nedomāju, ka lielākā daļa sabiedrības gaida, kad jūs pateiksiet, vai mēs pateiksim visu kopā, kas viņiem tanīs kabeļtelevīzijas pamatpakās ir jāskatās. Ja. Viņi zina, un kabeļtelevīzijas operatori nav tie, kas izlēma, ko rādīt cilvēkiem. Cilvēki to pasaka kabeļtelevīzijas operatoriem un visiem pārējiem maksas televīzijas operatoriem, jo, kā mēs arī, mums bija tāds vingrinājums, mēs ar mūsu uzņēmumu televīzijas biznesa daļas direktoru kopīgi domājām, kāda izskatītos Latvtelekom maksas paka, ja tur būtu tikai tie kanāli, kas mums patīk abiem. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka visticamāk, ja mēs izveidot šādu paku, mūsu produkts kļūt konkurēt nespējīgs un mēs zaudētu darbu un jūs mūs uz šīm konferencēm vairs neaicinātu. Un tā ir tā realitāte, ja mēs reaģējam uz to pieprasījumu, kāds tas ir. Un es domāju, ka tas ko arī Dulevs kundze iepriekš teica, jo lielāks būs regulējušais spiediens uz to, ko ir pareizi rādīt vai nav pareizi, jo ātrāk cilvēki aizmigrēs tur, kur viņiem neviens netraucē skatīties to, ko viņi grib skatīties īstenībā. Ja. Un es domāju, no tā viedokļa tas ir savukārt, kaut kāds arī vāvers ritens, bet tas ir tā droši vien sabiedriskā mēdīja uzdevums, mēģināt, ja ir tā pārliecība, ka tas, ko tagad patērē cilvēku mēdījos, nav tas pats labākais, ko viņam vajadzētu patērēt, tad sabiedriskā mēdījiem būtu jāizglīto cilvēku par šo tēmu un jāpieradina viņi skatīties kvalitatīvākas lietas. Un tad viņi viņas arī prasīs, un mēs viņiem viņas arī piegādāsim. Paldies! Vai vēl ir viedokļi komentāri par tēmu? Būtiski par Mēsīškungu tikko teikto. Absolūti nav šaubu par to, ka cilvēks izvēlās pats, ko viņš skatās, un šajā kontekstā vēl jau svarīgāks jautājums ir par to, vai, teiksim, kā vietējie mēdīji, vai viņi būtu nacionālie, vai sabiedriskie, vai komerciālie, kā viņi spēs radīt tādu saturu, kas auditorijai ir interesanti. Un apstākļos, kad šī te digitalizācija vai precīzāk interneta lietošana aizvien palielinās, šis jautājums no valstiskā viedokļa kļūst aizvien aktuālāks, jo
nav tālu jāskatās, paskatāmies uz saviem bērniem, kā viņi lieto mēdījus, viņi lieto YouTube, viņi lieto visu, teiksim, viņi lieto internetu, principā, ja. Un tad jautājums ir, kādu saturu viņi tur skatās, un no vienas puses mēs varam teikt, ok, lai viņi skatās, kas viņiem ienāk prātā, bet ja mēs vēlamies šo valsti, mēs vēlamies viņu redzēt ilgtspējīgu, vienotu, laimīgu un tomēr latvisku vai vismaz Latvijas nosaukumu saglabāt šī valstī tādā arī informācijas telpas kontekstā, ja? Tad, man liekas, šis ir jautājums, par ko ir jādomā, kā mēs mūsu jauno paudzi tajā Latvijas informācijas telpā noturēsim. Paldies. Mums vajadzētu tā kā veikt, bet pašai pēdējai noties gribētu dot vārdu Guntai Slogai, kur ir šī pasākuma organizatori, lai viņa kopsavilkuma vārdus pasaka. Es pirmkārt gribēju pateikt paldies visiem, kas šodien atnāca, jo tiešām bija tik ļoti raips un dažāds cilvēku ieinteresētoties cilvēku lokus, un man liekas, tīpaši pēdējais panelis parādīja to, cik daudz mums ir jautājumu, jo mums radās aizvien jauni jautājumi par citām lietām, bet es ceru, ka vismaz drusciņi mēs viens otram esam šodien palīdzējuši noformulēt to fokusu, kur tad mums būtu jāskatās un kā mēs varētu tomēr līdzsvarot gan tās patērētāja intereses, gan tās savas intereses. Un tiem, kuriem joprojām ir ļoti, ļoti sasāpējuši jautājumi, es jūs aicinu nākt lejā, tur ir atkal drusku uzkodas un vīns, un tad mēs varam pabeigt šo diskusiju tādā neformālākā gaisotnē. Paldies visiem!